Vispār jau vakar atnāca šīreiz sildītājs. Plāns ir viņu uzinstalēt. Esmu nopircis arī vienkārši instrumentus, kur dinamometrisko atslēgu šodien nopirku. Man ir vesela kaste priekš omegas, tur ir blīves, tur ir eļļa, filtri, apkopēji, viss vajadzīgais. Un es gribu uztaisīt tā, lai es viņu varu pievienot krāsnī. Līdz ar to es ieslēdzu sildītāju, man uzreiz arī jau krāsns vēl papildus sildās no izpūtēja. Es viņus vienkārši novadu jau tāpadās pa skursteni, kas jau ir esošais. Reku man ir kaut kādas trubiņas, reku man ir kaut kāda plāksnīte. Štai plāksnītei doma uztaisīt tādu urbumu, lai var pievienot trubu. Griezīsim caurumu krāsnī. Un piemetināsim to plāksnīti jau kopā ar visām trubām. Reku pie šitajiem vadiem mums ies barošanas bloks. Reku mums ir barošanas bloks. Štātā mums izstās 12 volti, 30 ampēri. Reku ir aizejošais kabels, kurš mums pienāks pie dakšas. Un dakša attiecīgi iespraudīsies rozetē. Un saslēdzām visu, cik pagāja. Neko nepagāja, 15 minūtes. 15-20 minūtes un visu salikām. Eļļa, gaisa filtrs, vārsta vāka blīves, ieplūdes kolektora blīves, eļļas filtrs, vēl blīves, vēl 1 litrs eļļas, kaste tukša. Eļļas dzēsētāja, tā es jums izstāstu, ka no eļļas dzēsētāja gāž ārā eļļa un antifrīz, bet, lai pie viņa tiktu klāt, man jānojauc visa augšpuse motoram, tātad ieplūdes kolektors un tur kaut kādi flanči, kaut kas. Izstāstu, ka būs jāņem arī termostats, kuru es pavisam nesen mainīju, un ja es būtu jau tad sapratis, ka no eļļas dzēsētāja gāž ārā eļļa, es noteikti jau pie viena būtu darījis to arī, bet, es nepamanīju, neievēroju, nepastījos, it is what it is, būs jādara divreiz. Nekas, jauksim atkal visu nost un krāmēsim jaunas blīves, eļļu mainīsim. Tu mani redzi katru dienu, es tev vēbu, un katru rindiņu es spriedzinu ar smāru sejas, un mani cilvēki jau sen mani gaida steidz. Tik daudz lietas manā prātā, ka man galva reibs. Tu mani redzi katru dienu, es tev vēbu, un katru rindiņu es spriedzinu ar smāru sejas, un mani cilvēki jau sen mani gaida steidz. Tik daudz lietas manā prātā, ka man galva reibs. Kuri mani bīmerijā, magā bija Sīcenijā, tagad Rīgā tas skan. Pēc es būšu tagad vīnē, tik smag visi zin, ka es rīmēju, lāk 1, 2 un plak. Pozudova beat un viņāk palīd tikai nīpuļi sāk, cits kustos aš, no pagraba līdz tikai zem. Bet ko tu teici, tik seksīs flows, kā pašoškas pēc. Netīrs no apsveresos vēl čēn, no Rīgas uz Milānu paķēru veids, no Rīgas uz Maķīti kukojas teik, tu zini, kā bukoju teik, uz kājām ir babes tās, zupes tā uz bītu zin man, es bišķi labi, attīstās tas viss mans. Es visu satīrījis, aizņēma diezgan daudz laika. Bet reku mums ir ārā dzēsēšanas radiators, visa tā maliņa bija salipusi ar kaut ko. To bija diezgan grūti satīrīt ar ļoti, ļoti smalku. Tas pat īsti neskaits smilšpapīrs, tādu te švammīti. Berzu visu nost. Reku jau ir vāks satīrīts, te vēl iekšā šās gropītes gribu pietīrīt. Bet tā virsmas izskatās. Reku ir
pats tas eļļas radiators un te bišķi eļļa izlija. Rekos jau es ielicis atpakaļ eļļas dzēsēšanas radiatoru, uzskrūvējis virsū vāku un tagad liksim tālāk visu kopā. Es skaitāju, kā man būtu parāda. Mērķis nav aizņemties, bet ir viss savāk. Tas, ko viņi tīrš, tā ir vēl viena lieka parāda. Es saku to pašu, bet atšķirība redzam, es to parādu. No malas vēroju, kā notiek jūsu barā. Un tas bija iemesls, kāpēc pagāju malā. Visi vakari, kas beidzās uz sliktas nots, manām ir lika saprast, jūsu vienkārši dorēmī nesaskan ar manu lafā. Es nevaru šim visam ļaut, un mani vajā, bet nevar arī būt tā, ka uz visu man ir bajā. Tu vari būt players Latvijā, kamēr es kajā pliks pēc ar smilšu. Esmu vēl nedaudz pavirzījies uz priekšu. Dabūju jau virsū eļļas pievadus un antifrīza pievadus. Principā eļļas dzēsēšanas, tas radiators, viss tur ir vietās. Tagad man ir jādabū nost šīdais vārstu vāks. Problēma ir, ka te ir priekšā vesels mudžeklis ar badiem, kur aizmugurā viņu jāmēģina atvienot un pavilkt ārā. Šis principā vēlāk būs ļoti liels pagrieziena punkts, kāpēc beigās tomēr nekas neizdevās un uz brīdi likās, ka motors ir noklabējis. Tā, man liekas, es esmu atradis the main thing, kāpēc man eļļa tek. Es brīnos, kā vispār tur kaut kas varēja strādāt, jo pastieties, kroč, šidā ir sveču vieta. Ja? Reku, nevar gaismu kārtīgi paspīdināt, lai redzētu, bet jūs redzat, tur viss pilns ir ar eļļu. Reku, no otrā pusē man ir ar papīru aizbāsts. Reku, šitais pēdējā sveca galā bišķi sausāka, bet te vienkārši eļļa speļķa iekšā. Kas te vispār varēja strādāt? Reku, šito visu būs jāsatīra. Reku, ir pats vāks. Tagad visu satīrīsim, saliksim jaunas blīves. Vajadzētu būt visam čotka. Marko man atnesīs brake cleaneri. Paldies, Marko. Kamēr viņš man nes brake cleaneri, satīrīšu otru vārstu vāku. Salikšu jau blīves, varbūt pat paspēšu viņu ielikt vietā. Un pie reizes var parādīt, noņēmu otru vārstu vāku, tur viss ir sauss. Re, kur tā vajadzēja izstīties. Tā mums vajadzēja izstīties. Nevis tā kā tā, tur vienkārši viss pludo. Slīpē, tā kā dimantoju sev. Kaklā ķēde baigi spīdē, kad vairs nedomāju par tev. Romā, Pārīzē, kaut vīnē, vienalga, kur var tie ceļi. Satiksimies citā dzīvē, to, kas izliec nesasmel. Slīpē, tā kā dimantoju sev. Kaklā ķēde baigi spīdē, kad vairs nedomāju par tev. Romā, Pārīzē, kaut vīnē, vienalga, kur var tie ceļi. Esmu beidzot satīrījis abus vākus un gatavs viņus likt atpakaļ. Pirmo jau dabūju vietā, tagad tikai jāpieskrūvē, otru būs grūtāk. Šitajās vietās nāk oringi, un es nezinu īsti, kā lai viņus ieliek. Ja kādam ir kāds pro tips, raksta komentārā, es nezinu. Es viņus tā kā bišķi uzliku eļļu, pieliku, un viņi tā kā nedaudz pielipa, bet man likās baigi skečī. Bet man liekas, ka man izdevās šitajam pirmajam vākam, bet šito pirmo vāku bija easy ielikt, Te reāli nekas netraucē un tur ļoti daudz kas traucē. Redz, ko es jau samainīju ieplūdes šam flancim, vai kā viņš saucas pareizi vienā pusē. Samainīju blīves, reku tūlīt samainīšu arī otrā pusē.
Dabūju veiksmīgi virsū vārstu vāku. Beigās, starp citu, šitai pusē izdomāju to, ko es teicu par tām blīvītēm, ka viņas, tur kā lai pieliek no tās puses, ķipa, lai nepastāv risks, ka viņas nokritīs un tam līdzīgi. Beigās izdomāju tā, ka es uzliku vienu punktiņu hermētiķu un pielipināju viņas no apakšas. Un šito atsēju augšā, smuki pabāzu visu vāku apakšā, pieskrūvēju, vajadzētu būt visam labi. Šeit jau velku ieplūdes kolektoram skrūves, pēc tam lieku virsū jau arī ieplūdes kolektoru, un visi darbi jau iet uz beigām. Diemžēl, nezinu kāpēc, es tālāk neko neesmu uzfilmējis. Jau, kroča vakar, līdz kaut kādiem 12:00 laikam noskrūvēju mašīnu, braucu no garāžas, rekur līdz Astartei tiku, un viss, un kaut kas sāka klabēt. Aizbraucu mājās ar čuvaku. Šodien vakarā es atbraucu atpakaļ un nekas vairs neklab, rekur motors, visu forši rūts. Biju testdraivā izbraucis. Iztīrīju svečodus, visi svečodi bija slapji, es viņus biju aizmirsis attīrīt. Domāju, ka beigsies misfires, bet reāli nekas nav beidzies un atkal ir šī te klaboņa. Dzirdat? Un tagad nav. Un tad pēkšņi viņa atkal kaut kad uzsit. Es nezinu, kas tas ir, bet tas vairs nav šī vakara jautājums. Rītā jābrauc uz Rīgu. Būs ar vilcienu. Ārprāts, kā es nolahojos. Viss tas prikals ar to, ka man tipa motors neiet, kaut kas klabēja un tā tālāk. Tur ir vesela ķēde ar lietām, kas notika un kāpēc kur es nolahojos un cik reizes es nolahojos un tā tālāk. Bet visa pamatā bija tas, ka es kārtīgi neatzīmēju svečvadu secību. Es satinu ar skoču viņu pareizajā secībā, jo man nebija balta marķiera, ar ko atzīmēt. Un es domāju, ka es tā nesajaukšu. Protams, tad, kad es pārplēsu skoču, bija tas moments, kad šitais tur vai tas tur. Ķipa 2 vādi kroča, kurus es tā kā sajaucu vietām. Varēju sajaukt vietām, jā. Un tad, kad es saliku visu kopā, konstatēju, ka jā, es viņus esmu sajaucis, jo ir misfires. Un es biju pilnīgi pārliecināts, ka tas bija 3. un 2. Bet reāli tas bija 1. un 2. Un es tagad ar to visu pārliecību, ka 3. un 2. čakarējos un likās what the fuck. Un tagad beigās es nonācu līdz brīdim, ka ķipa, čista ir viens pods tajā pusē, tā tad 2 ir sajaukti secībā. Es pieņēmu, ka tas ir 3, kas ir īstajā vietā, jo, priekšējo ar aizmugurējo nesajauks vietā. Reāli atzīmējiet svečvadus. Es esmu sev galvu vienkārši iznesis, tāpēc, ka es neatzīmēju svečvadus. Un beidzot esmu dabūjis atpakaļ tā, ka mašīna iet. Visi podi strādā, motors darbojas vienmērīgi, vairs nekas neklap. Bet jā, samainīju secību atpakaļ, dabūju, viss strādā, ok, biju iedzinis, izdzinu. Paskatījos uz grīdas, eļļas vairs nav. Viss ir nice, es esmu visu sataisījis.
Tikko es iebraucu iekšā garāžā, domāju, nomainīšu eļļu. Un ko es te redzu? Reku man antifrīzes tek kaut kur pa kārbu lejā. Rekur man pa to pašu vietu tek arī eļļa lejā. Tieši tai pašā vietā, kur viņa jau tecēja. Sapratu, ka eļļu es nemainīšu vēl. Reku pačakojiet, ir 4,22. Shit. Ir 4,32. Un beigās izbraucis visas apkārtējo māju stāvvietas. Es sapratu, ka jāparkojas pie betas. Viss ar labu nakti. Es reku, soliņš ir vienkārši līdz augšai ieputināts. Šoreiz nebūs nekāds sneak peeks no nākamā video, bet es centīšos arī nākamo video uztaisīt, tā lai viņš ir nākamā svētdiena ārā. Spied like, subscribe, komentē, un es ļoti novērtēju, ka tu skaties manus vidjikus.